Šī pilsēta kādreiz stāvēja tieši pie jūras, bet tad jūra no tās aizbēga. Kāpēc? 13. līdz 16. gadsimtā Piltene bija Kurzemes bīskapijas sirds un galvenā Ventas upes osta. Tieši šeit pie bīskapa pils piestāja kuģi no visas Baltijas un Eiropas ar sāli, vīnu, audumiem un ziņām no tālām zemēm. Pilsēta bija droša no sirotājiem, bet ar tieši saikni ar jūru pa upi. Bet 1710. gadā pēc lielajiem plūdiem Venta izlauza sev jaunu gultni, tikai pāris kilometrus tālāk. Vecventa palika pie Piltenes, bet galvenā upe aizplūda prom. Ventspils kļuva par jauno jūras ostu. Piltene palika iekšzemē. Tagad līdz jūrai ir tikai 24–25 km pa ceļu un aptuveni 25–28 laivojot pa upi. Tas ir 4 līdz 6 stundas mierīgā tempā. Jūra burtiski aizbēga no pilsētas, atstājot tikai veco pili, kluso upi un stāstu, kas joprojām plūst uz jūru. Nāc studēt nautikā un atjauno vēsturiskās saites ar jūru.